Labdien, cienījamie studenti! Mēs turpinām lekciju kursu, un šīs dienas lekcija ir lekcija numur 4 - ķermeņa socioloģija un slimības pieredze. Jā, tā tad par ķermeni. Mūsdienās mūsu attiecības ar pašu ķermeni ir kaut kādā nozīmē paradoxāls un daudzšķautņains. Pirmkārt, ķermenis ir vienīgā lieta, ar kuru ik viens no mums ir nepārtraukti saistīts. Tas ir cilvēka dzīve notiek ķermenī. Un, jā, nu, runā par dažādām ārpus ķermeniskām pieredzēm, visu pārējo, bet tā tomēr nav mūsu ikdienas dzīves norma. Tie ir atsevišķi stāvokļi, ja tāda eksistē, un tā tālāk un tā joprojām. Cilvēka tāda eksistenciālā pieredze būtībā ir ķermeniskas iemiesotības pieredze, un ķermeņa esamība sniedz cilvēkam fiziskās integritātes, viengabalainības un autonomijas un neatkarības sajūtu. Jo ķermeniskā brīvība parasti arī tiek asociēta ar visvienkāršāko brīvības veidu, tas ir kustības, pārvietošanās brīvība un tā tālāk. Un Aristoteles savukārt raksturoja savulaik cilvēku kā ķermeņa un dvēseles savienību, jeb ķermeņa un dvēseles apvienojumu. Tad, kad mēs skatāmies uz ķermeni socioloģiski, te, protams, kā galvenais klasiķis mums ir Brians Tērners, kurš ir uzrakstījis šo te darbu Regulating Bodies, jeb ķermeņa disciplīna, ķermeņa regulācija, esejas medicīnas socioloģijā. Nu, lūk, un mēs varam runāt par savu veidu kulta lomu, ko ķermenis ieņem patēriņa kultūrā, ja patērētāja kultūrā, kas tad arī ir mūsdienu kultūra, kur veselība tiek uztverta kā ķermeņa un nu, mūsdienās arī prāta, bet nu, primāri ķermeņa uzturēšanas režīms, kas iet ar vingrošanu, diētu, neveselīgu ieradumu novēršanu. Un līdz ar to Tērners definē mūsu sabiedrību kā somatisku sabiedrību, jā, atsaucoties uz šo iepriekš minēto grieķu terminu soma un latīņu terminu corpus. Tātad somatiskā sabiedrība ir ķermeniskā sabiedrība, sociālā sistēma, kur politiskās un sociālās problēmas izpaužas caur ķermeni vai tiek projicētas uz ķermeni. Kāpēc Tērners uzskata, ka ķermenis ir šis centrālais elements? Tāpēc, ka runa te ir par to, ko Mišels Fuko aprakstīja savā darbā Uzraudzīt un sodīt. Runa ir par kultūru veidi, nevis kultūru vidi, nepārlasieties kultūru veidi. Tas ir bioloģisko procesu, ja bioloģijas transformāciju caur kultūru. Un šīs transformācijas rezultāts tad ir visspēcīgākās normas. Nu, piemēram, viena no normām, ja, kas ir arī Bauslas Bībelē, tas ir, tev nebūs nogalināta, ja nekontrolētas agresijas aizliegums. Dzīvniekam tāda nav. Dzīvnieks var agresiju paust kā grib, kur grib un kāpēc grib. Nu, tur viņam citi, protams, regulatīvi mehānismi sauc par instinktiem. Un dzīvnieki arī nenogalina bez iemesla un bez jēgas, nu, ja viņi nav, protams, kaut kādā veidā slimi. Un tad mēs arī te varam uzdot jautājumu, vai šī nekontrolēta agresija ir vai nav veselīga vai cilvēcīga pazīme vispār. Nu, tad konsensus ir tāds, ka nekontrolēta agresija nu gan nav cilvēka pazīme. Tā tieši otrādi cilvēku padara tuvāku mežonīgam dzīvniekam. Nu, lūk, Fuko raksta, disciplīnas un uzraudzības mehānismi veido cilvēka ķermeni kā corpus docile. Tas ir padavīgo ķermeni. Tas ir ķermeni, kas ir pakļāvīgs šai kultūra veidei. Ja, un caur kultūra veidu bioloģiskie jautājumi tika integrēti politiskajās un sociālajās struktūrās. Jau pagājušajā reizē mēs runājām par to satversmes pāntu mainīšanu, ja, kas ir laulība, tas ir savienības starp vīrieti un sievieti, un tā tālāk. Joprojām tā tieši ir šī kultūra veida, ja, jo vīrietis un sieviete ir bioloģiski faktori, bioloģiski dzimumi. Tātad šeit politikā, likumā tiek pierakstīta savu veidu dzimuma, fiksēta zināma dzimuma pozīcija. Ķermeņa disciplīnas mehānismi padara ķermeni lietderīgu, un te mēs atgriežamies šeit politekonomikas, jeb konflikta teorijā. Tas ir vesels ķermenis ir liederīgāks ķermenis nekā slims. Liederīgu un paklausīgu. Un paklausīgums ir šī pilsoniskā pakļaušanās. Un kultūra veidē tiek pielietotas konkrētas pakļaušanas metodes un detalizētas manipulācijas ar ķermeni, ar tā kustībām un izturēšanos. Nu, te kā piemērs jūs varat redzēt, ja plakāts iemāca bērniem rūpēties par zobiem jau bērnībā.
Tas tieši ir šīs te ķermeniskās disciplīnas mehānisms. Neviens jau nesaka, ka tas ir kaut kas slikts. Jā. Ja mēs runājam par medicīnu, tad medicīnā noteiktās veselības un higiēnas normas ir daļa no šīs kontrolas. Bet te ir jāsaprot, ka tā vienalga ir kontrole, pat ja tā nāk par labu kontrolējamam. Ja, un, kā jūs redzat, fotografijā cilvēki dzīvo arī pilnīgi bez zobiem, tad pilnīgi ignorējot šīs te ierastās normas un turpina dzīvot. Un atkal, te neviens nereklamē sliktu zobu higiēnu. Runa ir vienkārši par to, ka mēs disciplinējam savu ķermeni un mēs varam uzdot jautājumus par to, kāpēc mēs to disciplinējam tieši šādi. Ja? Kāpēc mums par veselības un skaistumu viena no pamatiem tiek uzskatīti veselīgi zobi. Tālāk, vai mēs lietojam vai nelietojam dezodorantu, vai mēs skujam vai neskujam kājas. Tas viss ir daļa no kontrolas un disciplīnas. Un tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar epidēmijām, tad arī epidemioloģiskā aizsardzība ir daļa no kontrolas un disciplīnas. Un redzēt, saprast to ir ļoti svarīgi, lai saprastu vispār tā saucamo ķermeņa politiku. Nu, par to mēs arī vēl runāsim, kad mēs tiksim līdz biopolitikas apskatam. Tas būs nākamajā lekcijā. Bet šai lekcijai ir svarīgi tas, ka ķermenis ir galvenais līdzeklis, ar kuru tiek problematizēta sociālā spriedze un krīze. Tas ir visas mūsu neizpratnes, visas mūsu politiskās cīņas, iznāk izrēģēt caur ķermeni. Jo ķermenis nodrošina pamatu mūsu ideoloģiskām refleksijām par mūsu neparedzamā laikmeta dabu. Un šeit tas mākslas darbs, kas saucās. Jā, Barbaras Krugeras darbs, kas saucās Your Body is a Battleground. Un burtiskā nozīmē ķermenis ir šis te platforma, jeb cīņas vieta, kur mēs izcīnām ideoloģiskās cīņas. Šeit Kris Šilings raksta, mums ir iespējas īstenot agrāk nepieredzētu kontroli pār ķermeņiem, taču vienlaikus mēs dzīvojam laikmetā, kur mūsu zināšanas par to, kas ir ķermenis un kādam tam vajadzētu būt tik izkontrolētam, izdisciplinētam, ir kļuvušas radikāli apšaubāmas. Noķeriet šo. Mēs zinām vairāk, bet reizē zinām mazāk. Mēs zinām vairāk par to, kas, bet mēs zinām vairāk, mazāk kā un kāpēc. Tas ir mums šie normatīvie jautājumi ir kļuvuši neskaidrāki. Pēdējo gadu attīstības rezultāti, kas ir bioloģiskā reprodukcija, šī in vitro apaugļošana, ģenētiskā inženierija, plastiskā ķirurģija, sporta zinātne ar tai pieejamajiem dažādiem ķīmiskiem līdzekļiem, kā padarīt cilvēku neticami ātru un spēcīgu, ir padarījusi ķermeni par izvēļu un iespēju priekšmetu. Tas ir ķermenis, vairs nav kaut kas fiksēts, konstants, ķermenis ir modificējams. Un tas, ko šī modifikācija ievieš, saucas somatiskā nenoteiktība. Proti, es ēdu vai nēdu gaļu, kā ir pareizi. Ar to patiesībā nosaka manas kaut kādas arī morālās pārliecības. Vakcinējos vai nevakcinējos. Tā ir bērnu vakcinācija, joprojām ir viena no karstajām tēmām. Nu, par pieaugušo vakcināciju pēc Covid vispār, tā teikt, grūti vairs kaut ko saprast. Lietoju kontracepciju, nelietoju. Kādu kontracepciju? Skuju pārdosis vai neskuju? Viss tas ir, vajag, nevajag, gribu, negribu. Un Foucault norāda, ka tas ir subjektivizācijas process. Subjektīvā analīzē tiek pakļauts gandrīz katrs lēmums par to, kas notiek ar mūsu ķermeni. Tātad ķermenis ir kaujas lauks starp individu subjektīvajām interesēm un kolektīvu publisko politiku. Noķeriet šo, šeit ir ļoti jābūt skaidrai izpratnē. Ķermenis ir kaujas lauks starp to, ko es gribu un ko no manis prasa sabiedrība. Mūsu ķermeņi, raksta Pērnels, mūsu ķermeņi ir performatīvi, notverti dažādās galējībās un ontoloģiski nedroši, vienlaikus pastāvot kā individuāli ķermeņi un kā ķermeņa daļas dzīvīgajā, kolektīvajā, politiskajā ķermenī. To, ko sauc angliski, jūs redzat nosaukumā body politika. Tad tā vārda spēle, kā rethinking the body in global politics. Jā, tātad ķermenis, ķermeņa politika. Ķermeņa statusu maiņu socioloģijā atspoguļo attiecības starp ķermeni un identitāti. Mūsdienu vēlīnajās, jeb augstajās modernitātes formās, šīs vēlīnās modernitātes apstākļos radusies tendence, ka ķermenis kļūst par modernā cilvēka pašidentitātes centru. Bet kļūstot par centru, šo modernitāti savukārt raksturo identitātes krīze. Proti, ķermenis it kā varētu mūs aizvest pie kādas drošības un viennozīmes, bet tas nenotiek, tāpēc, ka mēs esam kļuvuši subjektīvi, skeptiski un tā tālāk. Ķermeņa socioloģija tātad norāda, ka ķermeņi ir kļuvuši gan par sabiedrisko tendenču cēloni,
gan par kaut kādu tendenci sakām. Tāpēc pēdējā teorija, tas ir pēdējā, bet beigās teorija mēs apskatīsim šodien, ir simboliskais interakcionisms. Mūsu ķermeņi nosaka, kā cilvēki uz mums reaģē un kādas sociālās un fiziskās vides mums ir pieejamas. Runa ir par to, ka sociālā un kultūras telpa veido mūsu ikdienas veselības uzturēšanas un ķermeņa kopšanas ieradumus, pat ietekmē to, kā aug mūsu kauli un kā izpaužas mūsu gēni. Citiem vārdiem sakot, gēni, miedarbojoties ar sociālo vidi, var izpausties vai neizpausties. Jā, un tas ir šajā Oxford Handbook of Sociology of Body and Embodiment, ķermeņa un iemiesotības socioloģija. Un te mēs redzam dažus piemērus subjektivācijai. Nu, tātad mēs redzam ķermeņa modifikācijas, jā, visus tuneļus, rāgus, tetovējumus, vēl nezinu ko. Un mēs redzam to, ka arī dzimumaiņas diskurss un tās divas augšējās bildes ir par šo dzimumaiņu. Ir saistīts ar jaunu subjektivitāšu veidošanos, kas izaicina tradicionālās dzimuma un dzimtas kategorijas. Vai tas ir labi un pareizi? Šeit atstāšu spriest pašiem jums. Tas varbūt seminārā varat izdiskutēt, ko tas nozīmē. Bet šis te vienkārši parāda, ka piedzimstot vienā ķermenī, tas nenozīmē, ka mēs pie tā apstājamies. Tas nenozīmē, ka ķermenis paliek konstants. Nē, otrādi, tas ir tā kā tāds LEGO konstruktors, no kura mēs varam salikt visdīvainākās kombinācijas un formas un pozas. Ja? Nu, ir cilvēki, kas uzskata, ka tā jādara, un ir cilvēki, kas uzskata, ka tā nav jādara. Un te vienkārši šajā kultūra karā ir vērtīgi atcerēties to, ko saka DSM-5, ka sarežģīti jautājumi, piemēram, dzimuma identitātes traucējumi, var tikt reducēti līdz primitīviem saukļiem. Un ka dzimuma disforija attiec uz personas emocionālo un kognitīvo neapmierinātību ar tai piešķirto, dabas piešķirto dzimumu. Un te mēs redzam konkrēti ielikt bildi ar diagnostiskiem kritērijiem, kā diagnosticē dzimuma disforiju, jeb dzimuma identitātes traucējums. Tātad visā šajā diskusijā neaizmirsīsim, ka vienā brīdī tā ir diagnoze. Kurā brīdī tā ir diagnoze? Kā to saprast? Nu, tā ir vesela simboliskā interakcionisma tēma, proti, kā mēs to definējam, kā mēs to normativizējam, kuras normas uzskatām par subjektīvām, kuras par kolektīvām, un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs uzdodam konkrētu jautājumu, tad Rūtleģis, šī enciklopēdija, dzimums un dzimte, enciklopēdija, piedodiet, rakstu izlase 24. gadā izdot speciāli meklēju jaunāko, kas ir, uzdod jautājumu, kāpēc ir tikai 2 dzimumi? Un šī kursa ietvaros mēs arī tā arī strādāsim, ka dzimumi ir tikai 2, dzimtes var būt nezinu cik, atkarībā no tā, kā te kurš ko konstruē, bet dzimumi ir tikai 2. Ņemot vērā seksuālās reprodukcijas dabu, gameta evolūciju un anatomiju, mēs šo jautājumu atbildam nevis tāpēc, ka 2, bet ar citu jautājumu. Kāda funkcija varētu būt trešajam dzimumam? Tieši ko tas trešais dzimums dara? Bioloģiski, primāri, tāda bioloģiskā veselības nozīmē un tā tālāk. Sociāli varbūt 3., 4., 5., 6. dzimums. Tas jau ir tā teikt, atkarīgs no sabiedrības pašas vēlmes pieļaut to vai citu dzimumu skaitu, kas arī ir lielā sociālā debate. Bet dzimumi ir 2 un ne vairāk. Visam šim ir sakars arī ar tā saucamo metamodernisma problēmu, jeb jautājumu par to, atkal par galveno narratīvu un par faktiem. Kas tad ir šis lielais narratīvs? Lielais narratīvs ir priekšstats par to, kas vispār ir pasaule. Un parasti šie lielie narratīvi ir bijuši mitoloģijas, jeb reliģiskās tradīcijas, bet mūsdienās, un tas arī ir mūsdienu tā specifika, ka arī zinātne ir daļa no šī lielā narratīva. Bet metamodernisma apstākļos, kas mums te notiek? Mums notiek modernisma un postmodernisma. Rezultāts ir tendence, kas cenšas apvienot, harmonizēt un atrisināt konfliktus starp modernismu un postmodernismu, atbalstot iesaistīšanos problēmu risinājumu meklēšanā. Tas ir citāts no brīnišķīgās grāmatas par zinātniskās darbības metodoloģiju, kas ir izdota 2021. gadā, un tur ir par metamodernismu. Lasiet mūsu pašu Stradiņu izdevums. Metamodernisms ir atvērta pieeja, kas meklē globāli atbildīgu, paradoksu atrisinošu lielo narratīvu, grand narrative. Atcerieties, kas ir lielais narratīvs. Tā ir tas, ko angliski sauc the big picture, jeb lielā bilde. Jeb kaut kāda visus apmierinoša atbilde uz visiem jautājumiem. Nu, lūk, vai tāda
Ir tāds lielais narratīvs, un lūk, tas ir būtiskais jautājums. Un es šeit savas socioloģijas lekcijas piedāvāju kaut kādas savas izpratnes par šo lielo narratīvu. Nesaku, ka manējā versija šeit ir labāka, bet, ja es nekonstruēju kaut kādu sev saprotamu jēgu, tad es nesaprotu, ko es vispār lasu, kas tas ir par priekšmetu. Kultūra karos sabrūk vērtības, un šīs vērtības sabrūk, vērtības sistēma sabrūk dēļ iekšējām pretrunām. Un mūsdienu kultūra kara norāda uz radikālu vēlmi pēc sociālām pārmaiņām, evolūciju, jeb jau revolūciju. Un tas ir mēģinājums labot uztvertās, jeb šīs iedomātās, ko katrs uzskatīja par netaisnībām, perceived injustice and discrimination. Vienlaikus tā ir arī upuru identitātes instrumentalizācija. Ļoti svarīgi atcerēties, ka mūsdienu kultūra karos ļoti svarīgi, kurš pirmais sevi nosauc par upuri, par nabadziņu, un tad uz šī pamata iegūst virsroku jebkurā strīdā. Es kategoriski nepiekrītu šai upuru identitātes attīstībai, tāpēc, ka tā ir destruktīva, tā nav nekāds nākotnes. Tā ir vienmēr pagātnes notikuma prioritizācija pār šodienu un rītdienu. Upurim nav nākotnes, upurim ir tikai pagātne. Un ja upuri pataisa par karjeru, tad tas ir cilvēks, kuram nav nekur jāattīstās. Ar viņu viss jau ir noticis, tagad visi viņam ir parādā gan līdzjūtību, gan naudu, gan statusu. Lūk, un ir atšķirīgi šauras interešu grupas no kreisajiem valkistiem līdz ultralabējiem, kas cenšas dominēt sabiedriskajā dienas kārtībā, jo sabiedrība kļūst ar vien vairāk sadrumstalota un tribālistiska. Vēl lielā šī grand narrative laiks nav iestājies, neesam tādu izveidojuši. Ķermeņa socioloģija līdz ar to ir plaša un nepārtrauktas attīstības procesā esoša socioloģijas joma, kas iegūst jaunas dimensijas. Metamodernisma laikmetā. Šīs jaunās nenoteiktības laikmets atspoguļo dialektisku cīņu starp modernitāti un postmodernismu. Ja? Un mēs atrodamies šīs cīņas vidū. Modernitāte pārstāv konservatīvie, postmodernismu vokisti. Restīvi, viena aicina atpakaļ pie tradīcijas, otra aicina uz priekšu, uz absolūtu nedefinētību, nenoteiktību. Taču medicīna nevar iztikt bez šī lielā narratīva, un tās lielais narratīvs ir šāds: veselība, slimība un saslimšana ir fundamentāli iemiesotas pieredzes, kas sakņojas sociālajos kontekstos. Tātad tas ir ķermenis, kas atrodas sociālā kontekstā, un tā mēs to arī apskatīsim. Un tagad ejam pie slimības, saslimšanas un slimības invaliditātes sociālā statusa. Ko mēs te runājam? Par ko? Par to, ka eksistē šis lielais konceptuālais nošķīrums starp disease, illness un sickness. Un es atstāju angļu variantus, tāpēc, ka es neesmu atradis vienu objektīvu labu šo te atveidojumu. Jums mācību grāmatā šis temats arī ir apspriests. Droši diskutējiet, polemizējiet. Es te atstāju mazliet to anglicismu. Zinu, ka nav labi, piedodiet, ka tā. Tātad, kas ir disease? Objektīvs, fizioloģisks vai psihisks traucējums organismu līmenī. Illness, subjektīvs stāvoklis, psiholoģiskas disfunkcijas apzināšanās personiskā. Psiholoģiskā, šīs fiziskās disfunkcijas apzināšanās personiskā līmenī. Un šajā brīdī arī sākās tā slimības pieredze un slimības narratīva, ko mēs šodien runāsim. Un sickness, jeb slimības sociālais status, sociālās disfunkcijas stāvoklis, sociālā loma, ko indivīds ieņem atbilstoši sabiedrības gaidām, šīm normām, noteikumiem, ja, ko tad personas tur aprunāja. Šie divas tiesības, divi pienākumi, kas tur katram ir, ārstam, pacientam. Un tā pārsniedz šo individuālo subjektīvo līmeni, ietverot arī attiecības ar citiem cilvēkiem. Jebkura saslimšana rada biogrāfisku pārāvumu, pārtraucot līdzšinējo dzīves ritmu. Un ikdienas dzīves struktūra tiek izjaukta lielākā vai mazākā mērā atkarībā no slimības smaguma. Tāpēc rodas tāds šokējošs pārsteigums, šoks, kas apvienojas ar pēkšņu apziņu par savu ievainojamību un apjukumu. Kāpēc tieši šis ar mani notiek? Kāpēc tieši tagad? Kāpēc tieši ar mani, ne citam? Un slimība liek tātad pārvērtēt mūsu uztveri par savu ķermeni, savu pašu identitāti un savām dzīves iespējām. Saslimšana vienmēr ir saistīta ar laiku dimensiju. Tātad tas ir laiks mūsu dzīves, kas ir atņemts kaut kādām citām darbībām. Tāpēc pastāv būtiska atšķirība starp akūtu saslimšanu, kurai tikai īslaicīga nozīme mūsu dzīvē, tas ir pārējošs ierobežots traucējums. Akūta slimība var mums likt apzināties savu trauslumu, bet no otras puses liek apzināties arī medicīnas spēku to risinot, vai mūsu pašu organismu spēju ar to tikt galā. Hroniska slimība izmaina pašus dzīves pamatus. Tā rada jaunas un kvalitatīvi atšķirīgas dzīves realitātes. Traucējums kļūst pastāvīgs. Pat pagātne iegūst jaunu nozīmi, kā
dzīve pirms slimības, ja, kas ir atsevišķs pilnīgi posms. Nu, kā visa mūsu sabiedrība, dzīve pirms lielās Covid traumas, kas sašķēla sabiedrību, pirms lielā Ukrainas kara, kas vēlreiz sašķēla sabiedrību. Jā, nu, un pasaule mainās neatgriezeniski. Slimības ietekme. Pirmkārt, tā slimība miedarbība ar sociālo pasauli kļūst problemātiska. Identitāte mainās. No veselā jūs pieņemat, mēs pieņemam slimības lomu, ieņemam šo sociālo nišu, pieauga atkarība no citiem. Un tiek vairāk vai mazāk iedragāta pašsajūta un pašvērtējums. Ja? Un tas ietekmē pašpaļāvību, šo spēju paļauties uz saviem spēkiem un pašcieņu. Tad slimība noteikti iedragā mūsu identitāti, mūsu sociālās funkcijas mainās. Līdz ar to mēs skatāmies tagad uz vēl vienu trīsdaļīgu nošķīrumu. Ja? Tā kā mēs rekur apskatījām disease, illness, sickness nošķīrumu, tad ar to saistīto mēs apskatām traucējumus, invaliditāti un sociālais ierobežojums. Un te mēs runājam par bojājumu, jeb traucējumu. Dažādi mēģinājumi schematizēt šīs sarežģītās attiecības notiek kopš 60. gadiem. Nu, vienkāršais skatījums atbilst biopsihosociālajiem modelim. Ir traucējums, organismu disfunkcija, kas ir bioloģiskā daļa, disability, invaliditāte, personiska disfunkcija, psiholoģiski, jā, šī pieredze, un handicap, sociālais ierobežojums, jeb sociālās miedarbības traucējums. Handicap, atcerieties, lingvistiski veidojas no frāzes angļu cap in hand, tas ir ar cepuri rokā, kas nozīmē cilvēks, kurš ubagoja blūdu citiem materiālu palīdzību, tāpēc, ka pats nav spējīgs sevi nodrošināt. Handicap tādā nozīmē ir invaliditātes sekas, nespēja pašām tikt ar sevi galā, paļaušanās uz sabiedrības pretīm nākšanu un sabiedrības vēlmi integrēt cilvēkus ar konkrēta veida traucējumiem. Ja? Traucējums ved pie sociālā ierobežojuma. Tāda ir tā loģika. Un te jūs redzat PVO klasifikāciju, kur ir impairment, ir jebkāds psiholoģisks, fizioloģisks vai anatomisks struktūras vai funkcijas zudums vai patoloģija, disability, jebkurš ierobežojums vai nespēja veikt kādu darbību tādā veidā, tādā apjomā, kas tiek uzskatīts par normālu cilvēkam. Un handicap ir traucējumi vai invaliditātes radīts sociāls vai funkcionāls ierobežojums, kas apgrūtina vai neļauj individam pildīt lomu, kas atbilstoši vecumam, dzimumam, sociālajām struktūrām tiek uzskatīti par normālu. Un te mēs nonākam pie šī biomedicīniskā invaliditātes modeļa. Jo kas tur ir? Tur ir kauzāla saistība. Ir tā, ka ir traucējums, impairment, kas ved pie invaliditātes un tālāk pie sociālajiem ierobežojumiem, jeb handicap. Slimība rezultēs ar traucējumu, rezultēs ar invaliditāti, rezultēs ar sociālo ierobežojumu. Ir 3 invaliditātes veidi - fiziskā, psihiskā un kombinētā. Nu, lūk. Un visā šajā mēs tad ejam uz priekšu un skatāmies uz starptautiskās invalīdu organizācijas, jeb DPI definīciju. Un mēs redzam, ka tie saka, ka nav tādas saistības starp impairment un disability. Kāpēc? Viņi uzskata, ka jā, atšķirībā no šī Pasaules veselības organizācijas, kur tā kauzalitāte ir, ka nav tā, ka funkcionāls ierobežojums obligāti izraisa šo te disability. Jo invaliditāte ir, viņa prāt, sociāli konstruēta. Tas ir, nu te mēs ilustrējam to viņa domu. Par invalīdu šo cilvēku ratiņkrēslā padara nevis tas, ka viņš ir ratiņkrēslā, bet tas, ka nav rampas, pa kuru viņš var uzbraukt tur augšā. Ja? Rampa būtu tas, kas viņu padara no unable to, jeb disabled to abled, jeb enabled. Kā raksta Maiks Olivers, pats ir sociologs un pats ir arī piederīgs šai sociālajai grupai. Viņš raksta, ka invaliditāte ir neveiksmīga sociālas organizācijas sekas, jo tā neņem vērā invalīdu dažādās vajadzības un nenovērš šķēršļus, ar kuriem viņi saskarās. Tātad mēs varam teikt, ka labklājīgā sabiedrībā cilvēki netiek invalidizēti dēļ saviem ķermeniskajiem vai citiem traucējumiem. Šī schēma nenoliedz, ka dažām slimībām var būt invaliditāte izraisošas sekas, un ka dažos gadījumos ir tā saistība, ja, ka tas ir bojājums, jeb traucējums, kas ved pie invaliditātes.
Un ka daudziem invalīdiem dažādos dzīves posmos ir šīs traucējošās slimības. Bet, lai izvairītos no invaliditātes medicinizācijas, medikalizācijas, ir jānošķir invaliditātes aspekti, kurus nepieciešams risināt ar medicīniskām metodēm, un invaliditātes aspekti, kurus iespējams atrisināt ar politiskiem līdzekļiem. Tādēļ ir nepieciešama politiska rīcība. Nu, redziet, te mēs nonākam pie lūkā. Atkal pie tā paša, ka tāpat kā ar ķermeni, mēs runājam par to, ka noteiktiem ķermeņiem, noteikta izpratnē par ķermeņa disciplīnu ir politiska nozīme. Tāpat arī invaliditātes tēma ir politisks jautājums. Ja? Invaliditātes modelis tiek kritizēts par noliegumu attiecībā uz traumas vai traucējumu radītām sāpēm. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi saka, nu, pagaidiet, ja jūs sakat, ka, tā kā jūs te sakat, ka invaliditāte ir vienkārši sociāli konstruēta, tad ko darīt ar sāpēm? Ja? Jo tas traucējums vai kas tas taču man padara disfunkcionālu. Un tad viņi atbild šiem kritiķiem, ka sāpes un slikta veselība ir individuālās slimības pieredze, kas piedara pie medicīniskām problēmām. Šī modeļa mērķis bija vērst uzmanību uz politisko rīcību pret diskrimināciju un aizspriedumiem. Politizēts šis modelis ir, un diskusija par invaliditātes būtību ir konflikta teorijas piemērs, kur atspoguļo, nu, vienā gadījumā šis var būt konflikta teorijas piemērs, kas atspoguļo resursu sadali starp sociālām grupām. Tad šis protests būtībā ir par resursu pārdali. Piešķiriet invalīdiem vairāk līdzekļu, piešķiriet rampām, ceļiem, iekārtām vairāk līdzekļu, un mums nebūs invalīdi, mums visi būs integrēti. Tāds ir šis uzstādījums. Tagad pārējām pie slimības narratīviem. Jautājumu, ko nozīmē būt slimam? Kas vispār ir slimība šajā otrajā personiski psiholoģiskā nozīmē? Vispirms definēsim, kas ir narratīvs. Jā, mēs jau iepriekš runājām par lielo medicīnas narratīvu, par šo te metamodernismu, kas meklē grand narrative. Tagad runāsim par to vispār, kas ir narratīvs. Narratīvs vienkārši stāsts. Mutisks vai rakstisks, savstarpēji saistīti notikumu atspoguļojums. Un retorika ir sistēma, kas struktūrētā veidā nes nozīmi tālāk, ja izplata šo nozīmi kādā sociālā grupā. Un stāsts ir tātad zināšana, nodošanas forma, jeb tālāk padošanas forma. Kultūra un vēsture ir kopīgas atbildes uz to, kas es esmu un kas mēs esam. Tas ir narratīvs, kas to skaidro. Un medicīna kā kultūra, šeit es tiešā veidā esmu paņēmis Deberas Luptons grāmatas nosaukumu. Medicīna ir tāda kā kultūra. Medicīnā šim narratīvam ir ļoti būtiska loma, ka tā ir klīnisko zināšanu formulēšanas un tālāk nodošanas forma, jeb instruments. Tātad mēs katreiz, kad stāstam par kādu diagnozi, tas ir stāsts, ja mēs izmantojam šo narratīvu formu. Un stāsts ir klīniskās anamnēzes pamats veids, kā ārsti iegūst detalizētu klīnisko ainu par pacientu. Nu, gan pacienti, gan ārsti mēdz strukturēt šīs slimības pieredzes stāsta formā. Un tad mēs runājam par gadījumu vēsturēm, par klīniskām prezentācijām, ko ārste veido, lai pasniegtu šos stāstus kolēģiem un citiem. Ārstam ir jāapgūst pacienta narratīvu, ne tikai lai noteiktu precīzi diagnozi, bet arī lai piedāvātu pacientam pieņemamu ārstēšanas plānu. Tātad narratīvs ir arī saistīts ar slimības izpratni un risinājumu. Tas iekļauj sevī šo daļu. Iepazīšanās ar pacienta slimības narratīviem ir būtiska, lai veidotu ārsta un pacienta savstarpējo komunikāciju. Nu, tātad veidot šo uzticību, tur izpaust ētiku, labadarīšanu un vispārējo. Un arī izprastu, kā pacients ir saņēmis, kā ir uztvēris ārsta sniegto informāciju. Viena no spēcīgākajām formām, ar kuru izteikt ciešanas un ar tām saistīto pieredzi, ir narratīvs. Spēcīgākā gan izpratnes līmenī, gan emocionālā iespaida līmenī. Narratīvi ne tikai artikulēti stāsta par ciešanām, bet arī sniedz cietējam balsi. Veidu, kā atspoguļot ikdienas pieredzi ārpus medicīniskā ietvara. Ja? Un tad šeit ciešanu izteikšanu caur narratīvu nozīmē pārvērst sāpes no psiholoģiska, psiholoģiski graujošas momenta uz psiholoģisku resursu, kaut ko, kas var ne tikai paņemt enerģiju, bet arī atgriezt iedvesmu un vēlmi dzīvot. Nu, lūk, šie stāsti sniedz unikālu ieskatu subjektīvajā pieredzē un parāda, kā cilvēki uztver paši sevi. Tās ir narratīvās pašreprezentācijas, kam piemīt milzīgs spēks.
Tās ietekmē to, kā mēs veidojam savu dzīvi, kā samierināmies ar sāpēm, ko nespējam pieņemt no savas pieredzes un ko mēs noliedzam, nespējot pieņemt, jā, par labi zināmo neirozes cenu. Jo kas es esmu, kāds ir mans stāsts, būtībā jau cilvēka apziņa ir viena liela atbilde, viens liels stāsts uz to, kas es esmu. Katru rītu, kad mēs pamostamies, mēs atceramies, kas mēs esam, kur mēs esam un kāpēc mēs esam. Ja jums nav šāda stāsta, tad mums iestājas biogrāfiskais pārāvums, ja šīs te biogrāfiskā krīze, kas vienlaikus arī psiholoģiska krīze. Nu, lūk, un kā raksta Artūrs Kleinmans, slimības narratīvi ir veids, kā cilvēks cenšas piešķirt jēgu un nozīmi savai slimības pieredzēji. Šie narratīvi nodrošina biogrāfisko un kultūras kontekstu slimībai, skaidrojot, kā cilvēki piedzīvo, saprot un iekļauj slimību savā identitātē. Lūdzu, saprotiet, mīļie studenti, kā runa ir par slimības narratīvs, tas ir identitātes konstruēšanas instruments. Tā ir primāra identitāte. Un to saku nevis es, bet gan Harvardas psihiatrs un antropologs, ka tā ir spēja interpretēt pacientu un slimības pieredzi, kas ir būtiska ārsta profesionālā prasme. Jā, tātad ārsts kā sociologs, ārsts kā psihologs, neatkarīgi no tā, kāda tur ir viņa patiesā specializācija, šajā brīdī viņš tā funkcionē. Un slimības narratīvi palīdz veidot pārskatītu šo te revidēto identitāti un jaunu dzīves kontekstu pēc slimības izraisītās šīs te pārāvuma, jeb disruption. Un tad mēs dabūjam šeit identitātes jaunas. Nu, piemēram, tad, kad diagnosticē diabētu, tad es sevi definēju kā diabētiķi. Konstatējot alkohola atkarību, definēja kā alkoholiķi, Parkinsona slimību, kā Parkinsona slimību. Un šie te ir konkrēti piemēri, kuros identitāte tiek izteikta savu slimību. Un, ja jūs atceraties anonīmo alkoholiķu sanāksmes, tad atcerieties, ja, ka tur pirmā frāze ir: Labdien, mans vārds ir tāds un tāds, es esmu alkoholiķis. Jo tikai tad, ja cilvēks ar šo identitāti saistīs, atkarīgam cilvēkam tas ir īpaši svarīgi. Jo pirmā lieta, kas viņam jāatzīst, ka viņam ir problēma, ar kuru viņš netiek galā. Un pasludinot sevi par alkoholiķu, cilvēks to dara. Tas ir viņa pamatu solis, pirmais solis uz atvesaļošanos. Un, lai to neaizmirstu, un lai šī jaunā identitāte, kur viņš ir veselīgāk reaģē uz savām šīm tieksmi iedzert, ja, tur visas tās atkarības mehānismi, ko mēs labi zinām, kā viņi strādā. Tātad viss tas, tur tā identitātes konstrukcija ir ļoti vajadzīga, jo es tagad pret sevi izturos kā pret cilvēku, kam ir šī nepārvaramā identitāte iespaidošā problēma. Piecas funkcijas, ko izšķir slimības narratīviem. Te ir ieliku bildi ar oriģinālo rakstu, ko sarakstījis Lārs Kristers Haidens. Viņš raksta, ka pirmā funkcija konstruē slimības pasauli, un tā to arī sauc. The World of Illness, jeb slimības pasauli. Otrs - rekonstruēt savu dzīves stāstu. Tas kronisks slimības gadījumā, jo tā kroniskā nekur nepaliks, tad viņa veidos daļu no identitātes. Skaidrot un izprast slimību, meklēt nozīmi un cēloņu sakarības, apliecināt vai projicēt savu jauno identitāti, pielāgot šo te pašu stveri, projicēt to uz situācijām un uz sabiedrību un tā tālāk, redzēt, kā tas viss izpaudīsies, un pārvērst slimību no individuālas par kolektīvu parādību. Tas ir veicināt sociālu solidaritāti un kopīgu pieredzes apmaiņu. Kas ir slimības pasaule? Tātad slimība tiek piedzīvota kā ierastās, jeb veselās pasaules sairšana. Caur narratīvu mēs ciešanām piešķiram formu, slimība tiek verbalizēta un iekļauta laikā un telpā, kā arī integrēta personiskās biogrāfijas ietvaros. Līdz ar to veidojas jauna pasaule. Narratīvs savieno šos simptomus un biogrāfiskos pārāvumus atkal dziedē. Ja pārāvums tiek sašūts kopā, jēgpilnā veselumā, un tad šī slimības pasaule ir līdz galam pabeigta. Tad jūs redzat piemēru grāmatu The Hilarious World of Depression, kur tādā pašironiskā veidā Džons Mo saka, ka mana depresijas pasaule. Ja. Tātad pasaule, kur slimība ir jau nosaukumā. Saskaroties šīm pārmaiņām, mēs esam spiesti pārskatīt savu personisko identitāti un stāstu slimības kontekstā. Un slimības narratīvi tiecas uz identitātes un personiskās dzīves rekonstrukciju. Šis pašidentitātes zudums ir izteikts kronisku slimību gadījumā, jo mana iepriekšējā dzīve zudusi. Fundamentālas izmaiņas dzīvē un dzīvesveidā veido lūkas. Pieaugušais sociālais ierobežojums, jeb tas, ko sauc par handicap, samazināts spējas veikt ikdienas darbības, tad samazināt ikdienas funkcionalitāti, paaugstināta jutība pret noteiktām ķīmiskām vielām un sociālām situācijām.
Nu, tātad pret kaut kādiem ārējiem kairinātājiem, kas mani ietekmē. Interpretējot slimību, mēs no jauna izveidojam attiecības starp pašapziņu, pašuztveri, ja, šo te pasauli un savu ķermeni. Un tad jūs redzat, arī latviešu, man liekas, bija tulkota Rīdigera Dālkas grāmata, slimība kā simbols. Rokas grāmata psihosomatikai un integrālajai medicīnai. Slimība tātad ir simbolisks mehānisms, ko psihi izmantota, lai paceltu savus neatrisinātos psiholoģiskos konfliktus līdz apziņas līmenim. Jā, izvilku tās no šīs bezapziņas līdz apziņai. Un narratīvās pašreprezentācijas rekonstrukcija ietver divus aspektus - slimības nozīmes un svarīgumu meklēšanu savas dzīves kontekstā, un paša narratīva rekonstrukciju, kur slimība kļūst par atklāsmi, jeb to, ko grieķu valodā sauc par epifāniju, šo izšķirošo dzīvi mainošo atklāsmi. Slimības izskaidrošana un izpratne. Nu, te mēs atkal ejam pie filozofiem, sociologiem, kur viens no svarīgākajiem darbiem ir Silzens Zontāgas darbs Slimība kā metafora, kura izlaicina šo upuru vainošanu un saista slimība ar individu. Tātad šī upuru vainošana saka, nu, ka aptuveni kāpēc slimo, nu, tāpēc, ka pats vainīgs. Un Zontāga arī runā par to, ka mums ir ļoti skaidri nodalītas veselās un slimās pasaules robežas, ka viņi burtiski tur raksta tādā vienā skaistā fragmentā, ka mums ir tā kā divas pases, jā, un viena pase ir veselai pasaulē, otra pase ir slimo pasaulē. Tur ietilpst anamnēze, tur jauna identitāte un tā tālāk, tā tālāk. Mēs kā burtiski pārvietojamies starp divu valstu robežām. Slimība individuā rada šādus jautājumus. Kāpēc tieši man bija jāslimo, kā slimība ietekmēs manu ķermeņa darbību? Un narratīvs sniedz iespējamos skaidrojumus šai slimībai un palīdz atrast veidu, kā ar to sadzīvot. Un tad mēs cenšamies izveidot praktiskas attiecības ar slimību, lai tiktu galā ar tās radītajām problēmām ikdienas dzīvē. Slimība liek mums sev jautāt, vai pastāv saikne starp mūsu morālajām vērtībām, kas atspoguļojas dzīvesveidā. Un tad piemērs te psihiatrijas pacientam, kurš ir ilgstoši ārstēts no depresijas un vairāk kārtējiem pašnāvības mēģinājumiem, tad viņš tur bija hospitalizēts. Centrālais jautājums bija, vai slimības cēloņi atrodas ārpus viņa kontrolas un cik lielā mērā viņš pats bija atbildīgs par savu situāciju. Tad viņš jautāja sev, cik lielā mērā es kā depresijas slimnieks pats kaut ko varu vai nevaru savā dzīvē mainīt. Tāpat arī kurus morālos standartus viņš centās pieņemt un kuriem viņš sekoja. Ja? Un te mēs redzam grāmatu Responsibility in Mental Disease. Tas ir, par ko es atbildu. Ja es esmu mentāli slims, kas tur paliek no manas gribas spēka? Tātad slimības narratīva var tikt izmantot, lai panāktu noteiktus strateģiskus efektus sociālajām iedarbībām. Medicīnas hierarhijā dažādās profesionāļu grupas izmanto slimības narratīvas, lai apstiprinātu savu statusu un zināšanas attiecībā pret citiem speciālistiem. Tātad, ja mēs redzam, kā ārsti izmanto, ja mediķi izmanto slimības narratīvas, bet tos var izmantot arī bērni vecāki. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi var vēlēties konstruēt narratīvas par veselības aprūpas speciālistu nolaidību vai slikto attieksmi, lai apliecinātu savu morālo vērtību kā vecāku. Nestīvi, ja mans bērniņš saslims, tad jau ne es esmu vainīgs, bet redzēt, veselības aprūpe nevar viņam palīdzēt, un lai attaisnotu savas rīcības un lēmumus attiecībā uz bērnu aprūpi. Nu, ka ne viņi kļūdījušies, bet sistēma pārizdarījusi. Šī te vainas piešūšana, jeb vainas atribūcija, vainas piedēvēšana vienam otram starp ārstiem un vecākiem un pacientiem un ārstiem, tā notiek visu laiku. Un tā arī ir būtībā tā daļēji, var teikt, tā vainas konstruēšana, ko simboliskais interakcionisms tur arī panāk. Bet nu, vaina tādā nozīmē, ka atbildība. Ja, kurš atbildīgs un tātad arī vainīgs, un tātad arī ļoti svarīgi ir to veidojot savu slimības narratīvu, ja, šo te cēlonību identificēt kaut kādā veidā. Nu, lūk, slimības apraksts var tikt izmantot strateģiskiem nolūkiem, lai attaisnotu vai izskaidrotu noteiktas darbības vai uzvedību, piedēvējot tā slimībai. Nu, rupi sakot, esmu trauksmains, ir man veģetatīvā distonija, tāpēc uzvedos tik grūti paciešami, apgrūtinu savus draugus un radiniekus ar to, kāds esmu. Nu, tā tad nevainojiet mani, man ir diagnoze. Ja? Diagnoze kaut kādā nozīmē kā attaisnojums. Kopīgi pieņemtais kultūrā izveidotais priekšstats par slimību kā par kaut ko, kas ietekmē cilvēku no ārpuses, tiek izmantots, lai atteiktos, atrakstītos no atbildības par savu rīcību. Individuālās pieredzes pārvēršana kolektīvajā pieredzē. Tradicionāli slimības narratīva attiecās uz manu privāto dzīvi, bet
Padarot slimības narratīvu publisku, tā kļūst par plašāku politisku un sociālu narratīvu daļu. Redziet, ja tad atkal iezīmēs tas mans subjektīvais narratīvs, mans ķermenis, manas slimības un tas, ko no manis grib sabiedrība, sabiedrības narratīvs, kā tam jāfunkcionē, kādam jābūt individam, pilsonim, vīrietim, sievietei, cilvēkam un tā tālāk, vecākam, darbiniekam. Invaliditātes narratīvs ir piemērs tam, kā slimības pieredze tiek kolektivizēta. Tas ir mana subjektīvā problēma, iedod man sociālo statusu, kolektīvu statusu. Arī epidēmijas, piemēram, Covid-19, aktualizē jautājumu, vai narratīvs var kolektivizēt slimības pieredzi un kādas ir slimības sociālās sekas. Jo narratīvs izrauj slimības pieredzi no individuālā līmeņa un padara to par kolektīvu pieredzi. Un te mēs nonākam pie vēl viena klasiska darba, kas ir Artūra Franka teksts The Wounded Storyteller, jeb ievainotais stāstnieks. Un šeit ir atvesļošanās narratīvi, atvesļošanās ceļojums un hauss. Kas ir atvesļošanās narratīvs? Šis te atvesļošanās narratīvs runā par slimības lomu un teoriju, un tur cilvēks saslimst, noskaidro cēloni. Nu, tur pārsauns būtībā modelis tiek izstrādāts. Un spēcīgs medicīnas galvenais narratīvs dominē populārajā kultūrā. Mums ļoti patīk, ka cilvēks saslimst, ārsts viņu izārstē un viss ir labi. Medicīna brīnišķīgi jūtas šajā centrālajā narratīvā. Bet šis te meklējuma, jeb ceļojuma, jeb quest narratīvs, nu, viņam nav tāda forša tulkojuma. Slimības narratīvs tiek definēts pēc slimā cilvēka pārliecības, ka no šīs pieredzes var kaut ko iegūt. Tas ir tāds kā metaforisks ceļojums, kurā slimais cilvēks var iegūt pašizziņu, pašizpratni un dziļāku izpratni par sevi un attīstīt spēju palīdzēt citiem caur savu pieredzi. Šis meklējuma, ceļojuma, quests narratīvs, piemēram, ir labi lasāms vēža blogos, kur slimība tiek personificēta kā ienaidnieks. Ja šeit jūs redzat bultiņā, un tad breast cancer journey, living one step at a time, kā raksta Jennifer Logos. Bet ir trešais narratīvs, jā, ne tikai veiksmīgais izsmeļošanās narratīvs un ceļojuma, meklējošais narratīvs. Meklējošais tā nozīmē, ka meklē jaunu identitāti un meklē kaut kādu sevi pašizpratni. Ir hausa narratīvs. Un te nav ne reāli ne iedomāta noslēguma. Narratīvam nav struktūras, nav sižeta, nav metaforiskā ceļojuma, nekā tāda. Simptomi uznāk un dezorganizē mani. Šos te hausa narratīvus grūti uztvert, jo tie gluži saprotami rada trauksmi un atgādina klausītājiem par viņa paša ievainojamību, tādu cilvēcisko trauslumu. Un šos te haosa stāstus ir grūti dzirdēt un grūti klausīties arī tāpēc, ka tie ir pārāk draudoši, tie ir pārāk biedējoši. Trauksme, ko šie stāsti izraisa, kavē to adekvātu uztveri. Hausa narratīva atgādina ārstiem arī par to, ka viņi nav vispēcīgi, ka, tā teikt, viņi nav šie dievi, kas var ņemt slimu cilvēku pārvērst veselā. Kā raksta Franks, šajos stāstos šķietamais ārstniecības progresa un profesionālitātes iespējas sašķeļas, atklājot ievainojamību, bezjēdzību un bezspēcību. Un hausta stāstītājs vispirms ir šis savainotais, ievainotais stāstnieks. Jā, tāpēc arī pievērsiet uzmanību. Grāmata saucās The Wounded Storyteller, ķermenis kā ievainots stāstnieks. Hausa stāsti paliek ciešanu piedzīvotāja, izjutēja personiskais stāsts, taču ciešanas ir tik lielas, ka tās neļauj pašam sevi izstāstīt. Ja? Un hauss ir tas, kas būtībā atņem šo balsi. Ja mēs iepriekš runājam par to, ka slimības narratīvi ir veids, kā mēs piešķiram balsi cilvēkiem ar konkrētām diagnozēm, tad hauss ir tas, kas šo balsi atņem. Būt mēmam lieciniekam, iesprostotam pašā haosā, nozīmē atrasties būtībā šausmu stāvoklī. Un mēs esmu paņēmis kā piemēru Meganas O'Rourke's grāmatu The Invisible Kingdom, Reimagining Chronic Illness, jeb centieni vēlreiz iedomāties, vēlreiz pārdomāt šo te hroniskās slimības situāciju. Jā, hauss tātad kā šausmu stāvoklis, kā ciešanas stāvoklis, ko ir grūti izteikt. Te ir mātes un meitas Linējas Džonsonas un Sindas Džonsonas stāsts, kur viņas abas cīnās ar meitas šiem bipolāriem traucējumiem.
Cilvēks tiek aiznesis projām bez kontrolas, pa slimības pamatīgajiem nejaušības viļņiem. Jā, viņi tur mētā kā tāda laiviņa. Centieni atjaunot paredzamību ir atkārtot izgāzušies, un katrs neveiksmīgais mēģinājums ir nesis savus zaudējumus. Nu, tā tad te jau jūs redzat, kas ir uz grāmatiņas uzrakstīts about fierce, transformative love between a mother and a daughter and how they both learn to share their truths. Ja tas kā nu, šī te transformējošā mīlestība, jo viņas abas divas ir aliansē pret šo haosu, kas uznāk slimības formā. Bet, lai nebūtu tā, ka mēs runājam tikai par garīgām kaitēm, mēs runājam arī par absolūti ķermenisku problēmu. Un šeit, kā piemērs tādam hausa narratīvam, ir čūlainais kolīts, kas ir nespecifiski iekaisuma slimība, kas ir galvenie simptomi - caurēji, asins izkārnījumos, vēdersāpes, paaugstināta temperatūra, svārā un enerģijas zudums. Un slimības sākums visbiežāk ir konstatējams agrā pieaugušā vecumā. Un te jūs redzat normālu zarnu un zarnu ar šo čūlaino kolītu. Simptomi ietver sevi caurēju, kas ir neparedzama, un tātad jebkurā brīdī var uznākt. Un cilvēkam ar šo problēmu toaletes tuvums kļūst par būtisku faktoru. Tad viņš pārvietojas vai viņa pa telpu, meklējot, nu, zinot, jā, apzinoties, kur ir šīs telpas, jā, uz kurām iespējams būs jāsteidzās, ja nebūs citu variantu. Steigšanās uz tualeti var notikt pēkšņi sarunas vai ēdienreizes laikā, kur cilvēks vienkārši pielec kājās. Un tā ir ļoti traucējoša un apkaunojoša sajūta, kad nu, visi sēž un ir viss kārtībā, un cilvēks ir spiests pēkšņi uzlikt kājās ar panikas izteiksmi sejā un jost kaut kur. Nu, tas ir tā teikt. Tur ir ļoti daudz kauna sajūtas, un šī slimība, protams, ir saistīta arī ar stigmu. To mēs runāsim. Šodien pieminēšu tikai stigmas teoriju Gofmana izpildījumā, bet daļa no slimības pieredzes neapšaubām ir arī saistīta ar šo stigmu. Ja, jo ja gan šī hausa narratīvā, ja gan šim bipolāriem traucējumiem, gan čūlainiem kolītam, abiem ir stigma. Vienā gadījumā tā stigma ir mentālā saslimšana, garīgās slimības, ja tām ir atsevišķa stigmatizācijas forma, jo sabiedrība ļoti jutīgi reaģē uz ārprātu un ārprātīgi, ja mēs izmantojam tīšām šo te veco terminu. Medicīnā nav tāds vārds ārprāts. Ārprāts tas ir kulturoloģisks vārds, kulturoloģisks jēdziens, ko lietoja sirmā senatnē. Bet, lūk, stigma, tātad šī negatīvā identitāte, ka tas ir kaut kas kaunpilns, nepatīkams, nejauks. Ne tikai cilvēks ir slims, bet viņam arī ir kauns par to, kāda šī slimība ir. Jā, tāda ir stigmas būtība. Slimības pieredze ir tāda, ka nu, ir jākontrolē, jāuzrauga savs uzturs, nevar ēst, ko pagadās. Ir visu laiku jāskanē vide, jāskatās apkārt, kur ir toalete, lai būtu zināms vienmēr, kur skriet, ja ir vajadzība. Un ir jāizvairās no noteiktām riskantām sociālām situācijām, kas ietver ēšanu un dzeršanu sabiedrībā. Nu, tikpat labi, es nezinu, nu, tur jebkura cita darbība. Mēs jau, ja mēs neizlasām stāstu par to, kā cilvēks sadzīvo ar savu čūlainu kolīti, mēs nemaz nezinām, no kā vēl viņam jāuzmanās. Viņš var doties uz baseinu peldēties, vai miedarbība ar ūdeni var triggerēt vai nevar. Ja? Un tas ir, protams, milzīgas nepatikšanas, jo baseinā kaut kas notiek. Arī naudas sots citas starpā. Nu, tātad cilvēku ierobežojumi ir diezgan būtiski. Vēl ko ir svarīgi saprast, ja ir kroniska slimība, vai par to stāstīt un kam par to stāstīt. Un nav, protams, cilvēkam nekāda pienākuma atklāt tik intīmas detaļas par savu dzīvi, bet ir jēga uzdot jautājumu pašam sev, vai ar šo konkrēto cilvēku es esmu drošībā. Informācijas atklāšana var būt riskanta, daži cilvēki nav spējīgi saprast slimības būtību. Ir risks, ka tas viss tiks noliegts. Šī informācija tiks izmantota pret cilvēku. Ja kāds, piemēram, darbā uzzina, ka kādam citam ir bipolārie traucējumi, tad tas var būt par iemeslu atlaišanai zaudējums romantiskajās attiecībās, kur mēs vienkārši mūs pamet, tāpēc, ka mēs esam saslimuši, vai arī darba zaudējums.
Mums atlaiž vienkārši no šī te darba. Bet arī tā, nu, tā sauktā norakstīšana, ir noliegums. Nu, tā ir ļoti slidena tēma, it īpaši saistībā ar mentālām slimībām, tāpēc ka mūsu sabiedrībā ir milzīgs daudzums neirotisku individu, daži ir arī tā sauktie borderline traucējumu nomākti, un būtībā mūsu sabiedrība ir augsti neirotizēta, un psihiskā veselība ir ļoti liels jautājums, tāpēc visdrīzāk ir tā, ka ap mums apkārt ir cilvēki, kas cieš no tām vai citām neirozēm, vai jau atrodas šajā robežu stāvoklī, bet kas izmisīgi cenšas nu, saglabāt ikdienas funkcionalitāti, un par kuru saslimšanām mēs visbiežāk neko nezinām. Mēs uz malām, no, teiksim, tā, no malas skatāmies un neredzam to problēmu. Nu, lūk, kā risina šo čūlainu kolītu? Šī lielā resnā zarna tiek ķirurģiski izņemta, nu, tiek izveidota tā sauktā ileostomija, ja es pareizi zinu. Es atvainojos, neesmu ārsts, varu arī kļūdīties. Un cilvēks atbrīvosies no slimības šādā gadījumā, taču viņam būs mainīts ķermenis, un viņam būs jānēsā šī stomas ierīce vai stomas apsēs. Un līdz ar to seksuālā un sociālā attiecību uzturēšana ir sarežģīta un var ietekmēt cilvēku pašapziņu. Kā saka viena dāma, kas ar šo konkrēto slimību slimo, man ir 18 gadi, kas mani mīlēs ar šo, ja, kam es būšu interesanti. Problēma ar hausa narratīvu ir tāda, tā ir patiešām grūta, smaga dzīve. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka kamēr cilvēks ir dzīves, tikmēr hauss turpina viņu šo dzīvi dekonstruēt. Un tā ir Tessa Millere, kura tur spoguli un aicina mūs saskarties ar mūsu sāpēm un iekšējiem dialogiem par mūsu ķermeni, kas var būt arī ļoti nežēlīgi. Jā, viņa skatās spogulī. Nu, šīs grāmatas ļoti bieži ir tāds tā izaicinājums lasītājiem, nu, paskaties uz sevi caur šo prizmu. Un izaicina lasītājus, parādot medicīnisko rasismu, dzimumu diskrimināciju, nabadzību un resursu trūkumu veselības aprūpē. Bet ir arī ētiskais aspekts. Narratīvās ētikas centrā ir šis ievainotais stāstnieks, savainotais stāstnieks. Narratīvam ir jāatgriežas pie pašas brūces, pie ciešanu apstākļiem. Jā, ciešanas ietver visu personu, un tādēļ tas prasa atteikšanos no vēsturiskā dualisma starp prātu un ķermeni. Ciešanas ir tad, kad smags distresa stāvoklis apdraud personas veselīgumu, jeb veselumu. Distresa piedāvāju šī teikuma kontekstā saukt to par uzmācīgām, pašdestruktīvām jūtām. Distress var būt nekavējošs vai nu, tiešs, vai reāls, vai uztverts kā kaut kas tāds nākotnē notiks. Nu, tuvs laika ziņā, jā, vai nākotnē atkal atbīdītas distance. Ciešanas var notikt saistībā ar jebkuru personas aspektu. Pretestība ciešanām nozīmē, ka cilvēkam jāspēj ne tikai uztvert apdraudējumu, bet arī pretoties tam. Slimības narratīva stāstīšana pati par sevi ir šāda pretošanās forma. Sociālā ciešana daba caur stāstiem ciešana pieredze tiek dalīta ar citiem. Un sadalīta nasta jau ir vieglāka nasta. Un tas māca citiem pielāgošanās modeļus un pastiprina solidaritāti starp cilvēkiem. Nu, lūk, tāda ir galvenā ideja par narratīva ētiku. Jā, atcerieties, ka narratīva ētika tas ir saistībā ar šo te, lai visiem būtu skaidrs, tad mēs visu laiku runājam par saistībā ar Artūra Franka šo grāmatu Wounded Storyteller, ievainotais stāstnieks, un šī narratīva ētika izriet no viņa grāmatas, tas tur ir aprakstīts vienā nodaļā, tas ir no turienes ņemts. Tā, nu un pabeigsim ar sociālā konstrukcionisma teoriju. Nu, mazliet formālāka lekcijas daļa. Tātad pirmais nozīmīgais teorētiskais skatījums, kas izaicināja Pārsons un struktūrālā funkcionālismu teoriju medicīnas socioloģijā, tātad šo dominanto teoriju bija simboliskais interakcionisms, kas balstās galvenokārt Džordža Herberta Mīda un Herberta Blūmera darbos. Tātad pamatu uzstādījums ir tāds: cilvēkiem ir spēja pārdomāt, definēt situācijas un vadīt savu uzvedību, pamatojoties uz šīm definīcijām un interpretācijām. Enendēla izceļ pretrunu, kas ir jebkurā sociālās miedarbības situācijā. Kāda ir šī pretruna? Ja jūs atceraties, mums iepriekš bija diskusija par aģentūru un struktūru, un šī ir
atbalsts no šīs diskusijas. Tātad indivīds pats maina un veido, bet arī pats tiek mainīts un veidots ar sociālajām attiecībām, kurās viņš vai viņi piedalās. Tātad, te jūs redzat, ja es mēģināju atrast bildi, kas maksimāli labi to paskaidro, ka mēs gan veidojam šīs sociālās attiecības, gan šīs attiecības veido un nosaka kaut ko par mums. Nu, lūk. Šī pieeja radās 60. gados, kad vecās teorijas, funkcionālisms, konflikta teorija tika noraidīts, meklējot cilvēcīgāku socioloģijas versiju. Kāpēc cilvēcīgāku? Tāpēc, ka šīs lielās teorijas runā par makrostruktūrām, tur vēsture, šķiru cīņa, vēl kaut kas, bet neapskata cilvēka un otra cilvēka miedarbību. Ja? Bet tieši simboliskais interakcionisms pēta, kā individi miedarbojas ar citiem un kā viņi interpretē šo miedarbību. Un interpretācijas pēc tam kļūst par kopīgas nozīmes veidošanas platformu. Ko nozīmē kopīga veidošanas platforma? Es tūlīt mēģināšu izskaidrot nākamajos slaidos, kas tas viss ir. Bet ideja ir kāda, kas ir slimība, kas ir veselība, mēs vienojamies. Tā nav iepriekš definēta informācija, pat tad, ja medicīnas grāmatās to tā pasniedz. Tad, kad jūs ar otru cilvēku satiekties, tad tā vienmēr ir interpretīva darbība, kur nozīme tiek konstruēta appusēji. Tātad starp ārstu un pacientu notiek interakcija, kuras laikā mēs slimības šos simptomus uztveram kā simbolus un šos simbolus interpretējam. Pagrauksim nedaudz atpakaļ, kur man bija tā grāmata. Jā, kur ir Rudigers Dālke, slimība kā simboliskais mehānisms. Tad atcerieties, vienmēr slimība interakcionismu kontekstā ir kaut kas, kam ir jāatrod nozīme, kas ir jāatšifrē. Ejam atpakaļ uz lekcijas beigām. Tā. Jā. Sociālā realitāte tiek konstruēta mikro līmenī, individiem iedarbojoties. Savā starpā pamatojoties uz šīm kopīgām simboliskām nozīmēm. Nu, kādi tad ir soļi? Cilvēks ir aktīva būtne, kas uztver, piešķir lietām nozīmes, saprot, veido zināšanas un ietver tās simbolos. Šie simboli ir, piemēram, tie paši burti un vārdi, ko jūs tagad klausāties lekcijas ietvaros. Un tas notiek komunikācijas procesā, kā miedarbība, simbolizācija un atklāšanās. Cilvēki spēj komunicēt un pārveidot simbolu nozīmes, balstoties uz interpretācijām, atbilstoši konkrētajām situācijām. Un cilvēku spēj miedarboties ar sevi, ļauj tiem izkristalizēt rīcības veidus, novērtēt iegūmus, zaudējumus un izdarīt izvēli par to, kā interpretēt šo situāciju. Tātad jūs redzat, kā cilvēki ir ļoti aktīvi, šeit tas agency parādās. Un paši būtībā restruktūrē savu miedarbību. Nu, lūk, un lielās figūras agrīnajā medicīnas socioloģijā bija Anselms Stross un Ervings Gofmans. Un Stross pētīja nāvi un mirstību. Viņš arī aprakstīja tā saucamo negotiated kārtību, sarunāto kārtību. Es nezinu, kā to latviski interpretēt, kas veido slimnīcas dzīves rutīnu. Tātad izrādījās, ka veselības aprūpē noteikumi tiek uztverti ne pārāk stingri, bet ir ļoti daudz jauninājumu un improvizācijas. Ja? Tad šis te moments, kad pārveidot, komunicēt, izdarīt izvēles. Ja? Un šo tas pētījums arī atklāja, un tas ir ļoti būtiskais pienesums, kas ir veselības un slimību socioloģijai no interakcionismu paradigmas, kā bieži vien pat ļoti sociāli ritualizētas lietas, kā vizīte pie ārsta, patiesībā ir ļoti plūstošas un struktūrāli izmaināmas. Tieši tas pats studentu pasniedzēju attiecībās. Tad, kad students satiek pasniedzējus, ir formāts nodarbība vai formāts lekcija, un šīs formāta ietvaros savukārt tā kārtība tiek mainīta, tiek ielikti pārtraukumi tur, kur to nebija, tiek izslēgti pārtraukumi, lai ātrāk pabeigtu, virzītos tālāk. Tiek ņemtas pauzes, ņemti piemēri, uzdot jautājumu par kursa mērķa struktūru, atzīmēm, eksāmeniem, kam teorētiski nekādā nodarbību plānā nav jāparādās. Kāds iziet ārā uz labierīcībām, kāds ienāk no ārpuses, jo ir nokavējis. Struktūra, kā redzat, ir dinamiska, mainīga, un nekas par to sākotnēji neliecina. Tas viss ir dzīves próza, kur dzīve ievieš šīs korekcijas. Strausa lielākais ieguldījums ir tā sauktā priekšmetā pamatotās teorijas metodoloģijas izveide, tas, ko sauc angliski par The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research, un līdz pat mūsdienām šī ir viena no galvenajām metodēm kvalitatīvajā pētniecībā. Lūk, atcerieties lūdzu to, jo
Patiesībā sakot, tā ir tā sauktā nu, no pieredzes uz pieredzes balstītā teorija, ko sociālajā zinātnē izmanto bieži un pamatīgi. Un Gofmans kļuva par galveno teorētiķu arī vispārējās socioloģijas mērogā, uzsākot savu pētniecisko karjeru medicīnas socioloģijā. Tad redzēt, kā no medicīnas socioloģijas kļūst par klasiķu vispār socioloģijā. Izmantojot tātad šo dalībnieku novērošanu, lai pētītu garīgo slimnīcu pacientu dzīvi. Un viņi ir klasiskajā darbā mentālās institūcijas. Nu, es nezinu, kā tulkot asylums. Tā burtiski to tulkot kā patversme. Jā, bet nu, tas nav gluži tas, kas te ir. Tās ir mentālās veselības institūcijas. Tika izvirzīts šis te kopējo, ja vispārīgo ģenerālo institūciju jēdziens, kas kļuva par nozīmīgu socioloģisko tādu vēstījumu par cilvēku sociālo situāciju, kuras ierobežo institūcijas. Jā, medicīnas socioloģija ieguva vēl vienu nozīmīgu papildinājumu no Gofmana jēdzienu teorijas par stigmu, jeb stigmatizāciju un stigmatizācijas mehānismiem. Stigma ir atribūts, uzvedību vai reputācija, kas konkrētā veidā tiek uzskatīta par sociāli diskreditētu. Gofmans apskatīs stigmatizāciju kā procesu, kurā citu reakciju bojā individu normālu identitāti. Būtībā viņš to arī sauc, ja redzēt, Notes on the Management of Spoiled Identity, jeb piezīmes par sabojātās identitātes menedžmentu, šo te tikšanu galā ar šo problēmu. Nu, lūk, ar simboliskās interakcijas metožu ieviešanu medicīnas socioloģija kļuva par debati starp divām lielām socioloģijas teorētiskajām skolām. Tās ir simboliskās interakcijas variācija un šī labeling teorija, jeb marķēšanas teorija. Nu, tā to var, jeb sociālo birku teorija. Un šī marķēšanas teorija ir kontroversiāla, jo viņi tur psihiatrijā radīja veselu kaudzes problēmu. Tātad teorija uzskatīja, ka devianta uzvedība nav pašas darbības īpašība. Nu, nevis pati darbība ir devianta, bet sekas definīcijai, ko šai darbībai piešķir citi. Proti, sakot, ir tā, ka devianta uzvedība ir tāda, ko par deviantu atzīst citi. Un tas nozīmē, ka darbība tiek uzskatīta par deviantu, ir atkarīga, nu, tāda šī diagnoze atkarīga no reakcijas. Noķerēt šo, tas baigi interesanti, ka vai kādam ir neiroze vai trauksme vai kas cits, šī šefa teorija saka, ka nu, tas atkarīgs no citiem. Interakcionismam ir raksturīga mikro līmeņa pieeja teorijas veidošanā, nevis makro līmeņa, ja, kā tas bija struktūrālajam funkcionālismam. Un turklāt tā attīstīja kvalitatīvas pētījuma metodoloģijas, jeb fokus grupas, intervijas metodas, tātad biogrāfijas un dzīves stāstus, šos biogrāfiskos narratīvus, pētāmo subjektu pozicionēšanu, situāciju un sociālo pasaules skartēšanu. Un šīs metodoloģijas bija vērstas uz mikrogrupu miedarbībām dabiskos apstākļos. Pētīt šos divu cilvēku vai divu mazu grupu miedarbību. Jā, nu tas arī šodien viss. Liels paldies, ka klausījāties, un tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!